Šodien ciemiņš ātruma ciltī Armands Tripāns. Sveiks! Čau! Cik es saprotu, tu pavisam nesen esi atgriezies no Red Bull Crash Tires sacensībām. Nu jā, kāds laiciņš ir pagājis, bet tāda sajūta, ka nu pat, jo vēl mums ir sniegs un vēl tā sajūta ir, kad es vēl esmu tur trasē. Armands Tripāns, dzimis 1985. gada februārī, Latvijas televīzijas žurnālists, baidās no augstuma. Pirms pāris gadiem žurnālists Armands Tripāns devās uz Siguldas bobsleju un kamaniņu trasi. Armands bija nolēmis, trasi jāpievar ar slīdām kājās. Atceros, uz viņu skatījās kā uz jukušo, kurš atbrauc uz māžoties, taču tas bija sākums Tripāna lielajam sapnim. Startiem Red Bull Crash Tires sacīkstēs. Crash Tires ir kā slidošana apvienojumā ar bordercrossu. Ātrums ir lielāks par 50 km/h. No dažu entuziastu aizraušanās 2001. gadā Zviedrijā tagad šis kļuvis par vienu no ātrāk augošajiem sporta veidiem pasaulē. Crash Tires aug ļoti ātri un tur jāiegulda darbs, kā es saku. To, ko tu ieguldīsi, tu saņemsi pretī jebkurā jomā, vai dzīvē, vai darbā, vai arī sportā. Un šis gads pierādīja to, kad vajadzīgi treniņi. Kādi, tas joprojām ir milzīgs jautājums Crash Tires braucējiem, jo tu nevari dabūt to sajūtu, kaut vai, ja tu esi parastā hokeja laukumā. Hokeja laukums ir perfekts, tīrs, gluds un tu slido tikai horizontālā līmenī. Ja tur ir vertikāli skritumi un viss kaut kas. Ir dažādi veidi, kur somi lēkā uz batutiem, kanādieši vairāk iet uz trenažieru zāli. Bet, ja jūs apsēdieties tie, kas ir top 10 braucēji, tur mums ir viss kaut kas. Varbūt es necīnos par tām augstākajām vietām, bet, kad es pamazām varu tuvoties tai elitai, tad tu sajūti, kad ir tā vērts varbūt sajust to devu, adrenalīna, tās bailes un tajā pašā laikā darīt to, kas tev patīk. Kāds iet uz baznīcu, kāds sēž svētdienās, skatās televizoru. Ir kaut kāda, es negribu teikt, ka es esmu traks, bet es varbūt atkārtošos, bet man ir bail no garlaicīgas dzīves un es izvēlos šādi. Ja mēs apskatāmies, kā bija pirms 10 gadiem, kad dzima šis sporta veids, tas bija tāds, entuziastu klubiņš, kas gribēja kaut ko jaunu, kas iedegās pa ideju, brauksim no kalna ar slidām, un tās trases bija nekvalitatīvas. Viņas varbūt bija pat drausmīgākas nekā tagad viņas ir, bet tie kritumi, ātrumi, nevar salīdzinot. Tur bija vairāk tāda ātra slidošana, kurš vairāk uz kājām ir. Savukārt tagad, es varu runāt par pēdējo gadu, kad tas vidējais ātrums ir vismaz audzis pa 10 km/h noteikti, atskatoties pagājušajā gadā, kad es braucu. Trašu sarežģītība šogad bija 5 posmi, un katrā no tiem bija pilnīgi savādāks reliefs, pilnīgi savādākas saucamās līnijas, kur tu esi vienā līnijā un saproti, ka tā ir pilnīgi garām, un to saproti tikai tad, kad tu jau esi bortā. Bet organizatori mēģina šo sportu padarīt skatām. Tas tad, kad skatītājs ieslēdz un saprot, wow! Un tas wow bieži vien, kā bija arī šogad, nāk uz mūsu rēķina. Armandam šī bijusi otrā pilnā sezona Red Bull Crash Tires sacīkstēs. Ar katru reizi viņš kļūst spēcīgāks. Šo sezonu vairāk kā 500 dalībnieku konkurencē Tripāns kopvērtējumā ierindojas 83. vietā. Lai arī šis rezultāts ir sliktāks par iepriekšējā gada, Armands kā sportists ir tikai audzis. Pasaulē pilns ir džekiem, kas brauc gan Kalgarī pa trasi, gan arī Vācijā trasēs brauc. Es neteiktu, ka tas ir kaut kas tāds unikāls, bet tas ir sarežģīti. Tas nav tā viegli, ka jebkurš hokejs nevarētu to nobraukt. Jā, tas tāds
tā interesanti pavadīt laiku, teiksim tā. Bet Latvijā respekts ir dabūts. Ui, nu tu baigi skaļi. Nē, es nedomāju, ka respekts. Es vienkārši domāju, ka cilvēki, tie, kas nav mēģinājuši to darīt, arī grib. Es piekritīšu tam, ka mēs esam nedaudz krūtri. Mēs baidamies savu sapņu, savu vēlmju, savu lietu, kur mēs gribam. Mēs ejam uz vietām, kurām negribam, daram lietas, kuras negribam, un tad čīkstam par to, kāpēc mums nekā nav. Es esmu izvēlējies darīt, un es gribētu, lai tiešām Latvijā būtu vairāk. Mums ir hokeisti, bet kur viņi ir visi tie, kas gribētu pamēģināt? Ir tie, kas grib, un tie, kas... vai darītājs aiziet. Es tiešām gribētu, lai būtu, jo es apzinos to, ka es to nevarēšu vēl darīt 5, 3, 2 gadus, varbūt 1 gads un tad viss, bet es gribu, lai tur ir latvietis un ielikt tajā vilcienā ar pirmo reizi godīgi. Nu, nevar. Lai piedalītos šādās sacīkstēs ar gribēšanu vien nepietiek. Šeit jābūt dūšai. Armands Tripāns vienu no saviem sapņiem piepildījis. Viņš no visiem, kas māk slidot, ir vienīgais, kurš uzdrošinās. Lielā mērā tieši Armands ir tas, kurš šo sporta veidu popularizējis Latvijā. Mēs esam par cilvēkiem, kas uzdrošinās, nebaidās un dara. Mēs esam par Armandu Red Bull krashtais sacīkstēs. Trasē sirdi, un tas bija tas, ko es katru reizi šeit gribu. Atbraucot, satiekot šos sportistus no visas pasaules, es esmu amatieris, un es cenšos viņiem elpot pakalsī, lai viss izdodās, un es esmu laimīgs.